Sveiki, brīnumdari! Paveiksim šodien jaunu darbu. Vai tu zini, kas ir džungļi? Džungļi ir biezs, necaurstaigājams mežs. Bet tas ir tikai siltajās zemēs, tropiskajās. Tur, kur vienmēr ir karsts, bet tur lietus līst ļoti bieži. Tāpēc augi un koki aug ļoti ātri, un mežs paliek ļoti biezs. Tādus mežus patika glaznot vienam māksliniekam, kuru sauc Henri Rousseau. Lūk, viņš ir Henri Rousseau. Mākslinieks, kurš pats iemācījās zīmēt un glaznot. Lūk, šeit viņš uzglaznojis ir pats sevi. Viņš sāka glaznot jau pavisam pieaudzis vīrietis. Viņam bija jau 40 gadi, bet viņam ļoti patika glaznot. Un viņš ņēma otu un glaznoja. Glaznās bija daudz neparastu dzīvnieku un daudz fantastisku augu, lapas, puķes, koki, augļi. Mēs šodien pamēģināsim glaznot kā Henri Rousseau. Kuru dzīvnieku tu šeit redzi? Tīģeri. Mēs šodien arī glaznosim tīģeri. Savam darbam mēs izmantosim krītiņus. Krītiņš rozā, balts un melns. Mums ir jau sagatavota melna lapa un izgriezts tīģeris. Arī tev ir šāds. Vai nu izprintē un izkrāso pats lapu un tīģeri. Tev būs jāizgriež arī aste un ķepas, kuras mēs vēlāk pielīmēsim. Bet tagad mums ir jāuzzīmē tīģera acis, deguns, mute. Pirmais, ko mēs paņemsim, būs melnais krītiņš. Ar melno krītiņu mēs sameklēsim tīģera seiņai viducīti. Mēram šeit. Uzliksim pirkstiņu un novilksim līniju. Ir. Un tagad mums ir jāuzzīmē 3 stūris uz leju. 1, 2, 3. Ir 3 stūrītes. Deguntiņi bieži vien ir dzīvniekiem rozā. Mēs paņemsim uzreiz, iekrāsosim iekšā, bet tā kā šeit mums arī ir melnais krītiņš, tad viņš arī iekrāsojas mazliet melns, pelēks. Redzi, man salūza krītiņš, no tā nav jābaidās. Tā gadās. Paņem atlikušo pusīti un zīmē tālāk. Palikušo mēs mazliet noņemsim, lai mūsu zīmējums ir tīrs un skaists. Kas nu tālāk? Tālāk tīģerītim ir vaigi. Tīģera vaigus zīmēsim no deguna gala, viena no galiņiem. Un uzzīmēsim šeit un šeit 2 aplīšus. Iekrāsosim to pilnībā baltu. Protams, viņš mums neizskatās īpaši balts, jo apakšā ir oranža lapa, bet vienalga, lūk, parādās gaišāki laukumi. Viens vaidziņš gatavs un otrs no paša galiņa un no šī galiņa, šeit atstājot šādu te šķerbiņu mutē un iekrāsojam šo. Henri Rousseau bija mākslinieks, kurš zīmēja to, kas viņam patīk. Viņš nekad nebija tropiskajos mežos, bet skatījās grāmatas. Un grāmatās
enciklopēdijās, tādās grāmatās, kur māca par dažādām lietām, viņš skatījās attēlus un zīmēja šādus tēlus. Kas atlika? Mums ir nepieciešama mutīte. Mutīti mēs zīmēsim ar melno krītiņu. Uzmanīgi piezīmējam šeit mēlīti. Mēlīte. Un tagad mums pietrūkst actiņas, bet no sākuma mēs novilksim 2 līnijas, parādot degunu tīģerīša. Un tad no vienas pusītes mums būs jāuzzīmē aplis. Un no otras puses aplis. Nebaidies, ja tev sanāk dažādi apli, dažāda lieluma, jo tīģeri var būt dažādi. Un tāpat kā cilvēkam, abas cilvēka ķermeņa daļas var būt dažādas, tāpat arī tīģerītim. Tīģerim acis nokrāsojam baltas, mazliet parādās arī pelēkais, jo mums ir melns krītiņš un balts. Balts ar melno kopā veido pelēko krāsu. Abas actiņas mēs iekrāsojam. Ja tu nevari paspēt, uzslēdz pauzi. Kas pietrūkst mūsu actiņām? Mūsu actiņām pietrūkst melnie punkti. Ir. Un kas vēl pietrūkst? Pietrūkst ausis. Austiņām piezīmējam klāt 3 stūrīšus. Gaiši rozā 3 stūrīšus. Un vēl, kas galvenais ir tīģerim? Tīģerim jābūt ūsām. Pirms mēs liekam ūsas, mēs uzliksim punktiņus. 4 punktiņus, no kuriem velkam ūsas. 1, 2, 3 un 4. Un velkam no punktiņiem uz visām pusēm ūsas. Nu, lūk, mūsu tīģeris ir gatavs. Un kā tad džungļi? Andrī Ruso izmantoja dažādus augus, koka lapas. Šeit tu redzi apelsīnu lapas un arī dažādas citas lapas. Šajā glaznā dzeltenas un sarkanas, garas un īsas lapiņas. Mēs šodien izmantosim lapas, kuras mums ir apkārt, un apkārt mums ir dabā dažādas lapas. Rudens ir klāt, un lapas var dabūt jebkur. Paņem salasi lapas un izžāvē tās. Lai tas notiktu ātrāk, palūdz kādam pieaugušajam, lai nogludina tev lapas, lai tās ātrāk izžūtu. Man ir, lūk, dažādas lapas. Gan puķu, gan koku. Ai, kas ir aizmirsies? Labi, lapas mēs pielīmēsim, bet mums nav ne aste, ne ķepas. Lūk, aste un ķepas. Un no sākuma es vēlos pielīmēt tās. Nosmērē astes galu, visu asti ar līmi un pielīmē to. Man būs vienā pusītē. Un tagad paņem tīģera ķepiņas. Ķepiņas būs apakšā viena un otra, bet man sagribējās tomēr atdzīvināt vēl tīģeri, un lai saprastu, ka tas ir tīģeris, mums tomēr ir jābūt tīģerim strīpas melnās. Un es pievilkšu klāt šeit šādas te līnijas, lai mans tīģerītis izskatās pēc īsta tīģera. Un šādas te strīpiņas parādās
arī uz astes. Asti pielīmē kārtīgi, lai tā neskrietu prom. Redz, kā man? Es ņemšu atkal līmi, vai nu līmes zīmolīti, vai līmi, kas ir lejama un ar otiņu var smērēt. Un lūk ir ķepiņas. Ķepiņām jābūt madziņiem. Man tie ir 3, bet šeit es arī piezīmēšu strīpiņas. Ja tu nevari paspēt, uzspied pauzi. Bet tagad mums ir atlicis izdomāt, kā visas šīs lapas varētu salikt šajā glaznā. Man ir dažādas lapas, un es viņas varu salikt dažādos veidos. Varu tā, ka mans tīģerītis slēpjās. Varu likt apkārt. No sākuma bez līmes saliec lapiņas un paskaties, kā tev patīk. Kad tās tu esi salicis, tad vari sākt līmēt. Spēlējos ar lapiņām un saliku šādi. Man ļoti patīk, kā izskatās. Tagad es ņemšu katru lapiņu atsevišķi un līmēšu to. Līmējot katru lapiņu, nosmērē ar līmi otru pusīti kārtīgi, tā, lai līme noklāja visu lapu. Un tad līmē klāt, piespiežot ar rokām vai nu ar salvetīti, lai nenosmērētu savas rokas un pārējo darbiņu. Kad esi visu salīmējis, tad paskaties, vai tev nepietrūkst vēl kāda lapiņa, un tu vari pielīmēt vēl kādu klāt. Ja tev nav šādas lapiņas, tad tu vari no mājām paņemt zaļo lapu, uzzīmēt lapas, izgriezt tās un tad salīmēt džungļus. Nu redz, mums sanāca džungļi, un mēs pastrādājām tāpat kā Henri Rousseau un uzgleznojām, uzzīmējām, uzlīmējām savu gleznu ar tīģeri. Paldies tev par darbu un tiekamies nākamreiz!